izputināts vai izputējušas atkarībā no tā, kā jūs uz to skatāties. Un jebkura mācība iestāde, jebkura iestāde, kas piesaista jaunus ļaudis pilsētai, arī pilsētai ir ļoti svarīga. Paldies! Vai mēs parunājam arī par to, kādu jūs to kvalitāti redzat, kas tur iznāk no viņiem? Vai jūs gribat uz to atbildēt? Nu, mēs jau nevaram ar muguru pret kameru runāt. Vai šeit stāvēsim? Un kur mēs tagad ejam? Šeit mēs tagad ejam. Stāviet pret to kameru. Nē, tur. Un tad es jums jautāšu, kā jūs redzat, cik gatavi ir tie studenti sākt darbu, tad, kad viņi ir beiguši savas studijas. Man tuvāk iet, vai es varu palikt kadrā? Jā, nu tātad, cik tie studenti ir gatavi strādāt, tad, kad viņi beiguši studijas? Nu, jāsāk ar pozitīvo. Ir diezgan daudz darba ieguldīts kolēģis sakārtošanā, mācību kabineti, manekeni. Mēs nevaram teikt mācību kolēģi, mums jāsaka šīs mācību iestādes, lai mēs nerunātu visu to garo nosaukumu. Jā, labi. Kad jāsāka pozitīvo tātad. Jā, vispirms ir jārunā par pozitīvo. Tad Stradiņu universitātes filiāles sakārtošanā ir ieguldīts diezgan liels darbs, ir mācību kabineti, ir labi iekārtotas un aprīkotas klases ar manekeniem, ar daudz ko nepieciešamu. Bet daudz ko vēl varētu vēlēties, un tas pats galvenais būtu tuvāk īstajai dzīvei. Ja? Jo līdz šim uzsvars ir vairāk uz teorētiskām lietām, mazāk uz praktisko, tā skaitā uz praktisko medicīnu, un to ļoti jūt tie nabaga jaunie cilvēki, kas beidz to iestādi, jo viņiem ir ļoti grūti, viņi nav galīgi gatavi praktiskajam darbam. Un tāpēc varbūt arī Stradiņu universitātei vajadzētu padomāt, kā mainīt programmu, kā piesaistīt cilvēkus, kas reāli darbojas medicīnā, jo medicīnu var mācīt tikai tie, kas tur strādā, nevis kas ir strādājuši pirms 50 gadiem. Un ja to problēmu izdosies atrisināt, tad viss straujiem soļiem ies kalnā augšā. Jā. Sirsnīgs paldies par šo, tagad iepauzējam, un tagad mēs teiksim to novēlējumu, ja? Un to novēlējumu mēs varētu teikt koridorī. To novēlējumu mēs atkal izvairamies no kolēģi un izvairamies no skolas, tātad šai mācību iestādē es gribētu novēlēt. Jā, mācību iestādē es gribētu novēlēt vairāk pašcieņas, vairāk lepnuma, vairāk vērtības apziņas par izvēlēto profesiju. Un, protams, kas... Jā, mācību iestādē es gribētu novēlēt vairāk lepnuma, vairāk pašapziņas, vairāk vērtības sajūtas par izvēlēto profesiju un, protams, arī labākus darba apstākļus un labāk apmaksātu darbu gan pasniedzējiem, gan audzēkņiem pēc mācību iestādes beigšanas. Paldies! Paldies, paldies, paldies! Ņemiet par labu! Sirsnīgs paldies, ātri un veiksmīgi! Jā. Es nedzīvoju. Es visu varu iesaistīties un palīdzēt. Tas nav krastas bērnības bildes. Jā, bet nav krastas bērnības bildes. Tiešām, ja vajadzēs, tad tu nāks mums talkā. Es visu varu iesaistīties. Grāmatu parādīt. Nu, tur jau pietiek ar to, ka man neviens nedod. Tie trīs latvieši. Uz Latviju, tā mēs tur stāvam pie brīvības pieminekļa. Jā. Iekšā arī kāda bilde ir? Nu, ir no tiem veciem laikiem sākumā, jā. Kaut kādas bildes. Skatīsimies. Nu, tur jums cik bija kā 30?
Nu, jā. man ir 34, un tas ir apinis arī apinis, jā. tāds, jā. Nu, re, kur Šite, krāsniņš, jā. Tāds, nu, viņš tur ir. Šitā bilde ir, nu, tāds. Jā. Ir zināma starpība, ne? Ir zināms starpība, bet es domāju, ka neviens mēs tādi, kā mēs piedzimām, ka tur tā dikti nevajadzētu satraukt. Nē, es jau nesatraucos, bet, nu, ka man miesīgi mērni, man nepazina, viņi teica, kur tad tu tur esi, ja tas, nu, tā. Jā. Es labprāt kā bildi ielūkotos, ko es Jā, bet redz, nu, tas ir vienīgais, kas pēc kā man var pazīt bārdu. Bet bārdi bijusi visu mūžu, jā? Ir Nu, kā kādreiz beidzās, teikt, kā beidzās kara katedra jau neļāva. Nu, jā. Man jau kādreiz bija, tad, kad es jau spēlēties ansambļos, tad man bija mati līdz muguras vidum, protams. Arī, jā. Un tad bārdu nebija, un tad Jā. vēlāk jau tie posmi ir bijuši dažādi dzīvē. Bija, pagad, tad, kad mums padomi vēsturi. Jā, tāds kaut kāds bija. Jā, atceros to teicienu, kad daudzi tad staigāja basu seju, Jā. kas bija absolūti nepieņemami dižā Krievijas impērijā, bet, ja tu negribi maksāt nodokļu, tad bija baigais Šo kauns uz bildi viesprādīt, ka tu esi parādīt. nabaks. Jā. Tālūk. Nu, redz, ja šitā grāmata, piemēram, šitā bilde būtu kaut kur pieejama, tad šī Nu, būtu viņi ir viena kaut no- kur ārstu biedrības arhīvos, viņi noteikti ir, Jā. bet, nu, man jau viņas nav. Mhm. Tā īsti. Tā kā esmu priecīgs, ka es dabūju. To starp citu man arī Pētersen, es negribēju dot to grāmatu. Es tur no dīts, kamēr izspied no viņa. Un kur es liku savas brilles tagad? Droši vien tā kaplā karājās. Nē, es viņus noņem nost, viņš man traucē tam mikrofonam. Jā, labi. Tūlīt mēs viņu atbrīvosim šo reanimatologu. Jā, tā, sirsnīgs paldies, mēs dodamies prom. Nu jā, tad tādā vienkāršā tekstā izvērtēsim, kāda te Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas filiālei ir nozīme tajā, lai sagatavotu to vidējo medicīnisko personālu Liepājas reģionālajai slimnīcai un arī citām veselības aprūpas iestādēm. Liela nozīme tam, ka mums ir reģionāla slimnīca, un līdz ar to mums ir ļoti vajadzīgi studenti, jo mēs viņus vairāk vai mazāk izaudzinām jau par topošajiem mūsējiem darbiniekiem. Un slimnīcai katru gadu nepieciešams personāls, jo personāls mainās, personāls arī noveco, un personāls arī brauc projām. Un līdz ar to mums ir vajadzīgi, ļoti būtiski un vajadzīga šī sadarbība ar... Mums ir šodien uzlikts lāsti. Tikai tā par to visam tādu reizu darīšanu. Vai ne? Nobaidīt. Nu jā, tātad sākam ar to, cik tad liela nozīme ir tai mācību iestādē tā vidējā medicīniskā personāla sagatavošanā. Par cik Liepājas reģionālā slimnīca ir reģionālā slimnīca, mums ir nepieciešams labs, kvalitatīvi sagatavots personāls. Mums ir liela nozīme tam, ka mums tepat blakus atrodas Rīgas Stradiņu universitāte, kur sagatavo dotā brīdī māsas, ārsta palīgus un arī vecmātes, kas mums ir ļoti būtiski, lai varētu izaudzināt labus darbiniekus, kurus mēs pēc tam gaidām darbā pie sevīm. Un kādas jūs viņus ieraugat, vai jūs pēc beigšanas redzat, ka viņi ir gatavi sākt tā praktiski strādāt? Patiesībā tas ir saistīts ar to, kādā vidē viņi ir uzauguši. Ja viņi ir uzauguši jau kā sanitāri, kā māsu palīgi, kas pie mums jau strādā un vienlaicīgi mācās Rīgas Stradiņu universitātē, tad praktiski tie, kas atnāk pie mums atpakaļ, viņi jau ir zinoši, tālumā nākotni redzoši, un viņi zina, ko viņi grib, un viņi jau var iestrādāties ļoti ātri šajā vidē. Bet, ja
tu nekad neesi strādājis slimnīcā un uzreiz tev ir jāienāk šajā vidē pēc skolas. Tas ir ļoti, ļoti grūti, jo neskatoties uz to, ka mēs mācāmies ne tikai tehniskās lietas, mums ir ārstu birojas, kas ir datorprogramma, ar kuru jāstrādā, kas arī ir jāapgūst. Bet tie, kas jau pie mums šeit strādā, jau izvēloties šo sanitāro māsu palīgu profesiju, viņi jau lēnām apgūst tās zināšanas, kas jau ir jāapgūst tiem, kas beidz skolu. Jā, un mēs jau runājām, ka jūs pat esat strādājis arī par lektoru, un pastāstīsim tagad to, kā tas notika praktiski, kā jūs ļāvāt praktizēties pati sēdi. Kā jums vispār patīk šis lektors, šis pedagoga darbs? Patiesībā sakot tā, ka tie ir vairāki gadi, ko es veltīju studentu izglītošanai, audzināšanai, ja tā var teikt. Un man bija ļoti svarīgi, lai viņi zinātu tieši to pašu, ko zinu es. Un tāpēc es centos viņiem iemācīt to, ko zinu es, un atļāvu arī ļoti daudzas lietas uz sevīm pamēģināt. Un, daudz studenti nenolieks un atcerēsies tos gadījumus, kad es viņiem atļāvu durt savās vēnās, mācīties noteikti asins grupu, un ļoti daudzas lietas tiešām notika uz mani pašu. Tāpēc pirms es laidu studentus pie pacientiem, viņi ļoti daudz ko pamēģināja arī uz mani to izdarīt. Lūk, un tagad pateiksim to, kad šis nav peļņas darbs, un kad ļoti ātri ir redzams, kā jūs teicāt, vai viņš būs vai viņš nebūs. Medicīnā jāstrādā tādiem cilvēkiem, kas grib tur strādāt, jo vienkārši, lai pelnītu naudu, lielu naudu, šī nav tā vieta. Šis darbs ir jāmīl, un šeit tad arī var strādāt un ieguldīt savu zināšanas un strādāt ar cilvēkiem, jo ļoti liela nozīme ir tam, kā tu sev parādi, kā tu sevi vari, teiksim, attīstīt, kā tu vari sevi realizēt, jā, bet nenopelnot ļoti lielu naudu par to. Tā, un tagad iepauzējam un izdomājam to novēlējumu skolai. Vienā, divos teikumos to tad tādi īsi un konkrēti, nevienot, protams, vārdu skola vai labāk lietojam mācību iestādi. Tā vēl nesakām, tad iepauzējam, mēs pārkatēsim. Mācību iestādē es gribētu novēlēt zinātkārus studentus un zināšanām bagātus pasniedzējus nākotnē. Jā. Paldies! Mēs to pašu pateikt. Bet varbūt arī tagad ne tikai nākotnē. Tagad nē. Nē, es domāju, vai arī šobrīd viņi ir zinātkāri un zinoši pedagogi, bet arī, tagad, lai viņi ir tikai, Es pateicu, ka tikai nākotnē. Jā, jo sanāca tā, ka šobrīd tā kā nav, bet nākotnē novēl, lai tā ir. Tad lūdzu. Bet es ticu, ka tu tā nedomā. Nē, es tā nedomāju. Tas tā kā novēlējums bija. Tad, lai jāvēlē arī joprojām ir tā, vai tā doma, ka ne tikai nākotnē, lai viņi ir, bet jo viņiem ir arī tagad, gan jau, ka droši vien. Tu man jāsaka, apmēram. Es novēlu zinātkārus Students. Es novēlu zinātkārus studentus un pasniedzējus, un visu nav tur jāizplūst tālākos skaidrojumos. Kad mācību iestādē. Teiksim šite. Divas tikai kādā. Vai pēc mācību iestādē šajā nozīmīgajā jubilejā jūs novēlat zinātkārus Students un zināšanām bagāts pasniedzējs. Jā, ļoti skaisti. Kas mums ir skaņu? Nav. Mācību iestādē šajā lielajā... Tas ir drusciņ par ātru, drusciņ pauzīt pēc tā blīkšķa, ja te atskan. Un tad, kad jūs pateiksiet, tad arī tādu pauzīt, nerunājam tā, lai tas nobeigums.
Mācību iestādē šajā nozīmīgajā jubilejā es gribu novēlēt zinātkārus studentus un zināšanām bagātus pasniedzējus. Paldies. Super. Jā, paldies. Jā, labi. Paldies! Tā, paldies par sadarbību. Jā. Uz svētkiem noteikti būsiet, tad arī filmu. Jā. Tā, un mēs? Šitas te mums, mēs, jā, visus izriktējām pa savām. 27. pusē 3 biedrības nav. Man liekas, ka bija 3. Es zinu, ka pa novembri gāja un tad Jā. es dzirdēju, ka Jā. ir liels problēmas un grūtības arī ar to. Jā. Un tā, ka vai tiks pārcelts vai ko, bet es neesmu, nav bijis. Man liekas, ka 27. man liekas, ka bija 3. Biedrības namā. Jā. Sākumā jau bija Olimpisko centru. Nē, man liekas, ka bija biedrības. Man aizbošu tagad sāicinājums. Nē, es- biedrības. Es nezinu, man jāpazvan, tad es neesmu tiešām tikusies Jūs ar... noprecizējiet, jā. Tā, ok. Tad tu mums saki, kad mēs varam sākt runāt, un tad mēs tā pavisam vienkāršā sarunā to visu izrunājam, bez uztraukumu, bez kā. Tā, es tikai noķēru šo kurpusu, man tas čīks, te par to brīdi. Ja, kur radās šī doma, kas tiek aicināti uz šīm sarunām? Tā ir medicīnas skolas direktoras izvēle. Bētas kundzes, Ditas Roles, viņa kolektīva. Ne, tāpēc es domāju, no kurienes tas ir, jo kurienes? Bētas kundze nevienu vārdiņu nav man nesvanījis, neteikusi. Es domāju, interesanti, no kurienes. No turienes. Bet jūs uzmanīties uz Jā, jā, Jā. jūs skatāties uz mani. Nu, lūk, tad pastāstiet mazliet to prakšas vadītāju skatu uz topošajām medmāsām dažādos laikos. Sākam to sarunu ar to, ka jūs šeit sākāt strādāt, tad, kad slimnīca uzcēla, un sākāt arī pieņemt jau praksē studentus. Jā, nu, es varu teikt tā, ka šajā laikā ir notikušas milzīgas pārvērtības. Ir izmainījusies pati prakšu apmācības sistēma, jā, tas ir ietverot programmas. Izmainījusies ir pati sabiedrība, izmainījusies ir vide, kurā notiek, tas, es domāju, skola, ir izmainījusies vide un izmainījusies arī prakses vietas vide. Un es domāju, ka videi ir arī ļoti liela nozīme, kurā students atrodas, kurā viņš mācās un kurā viņš iet praksē. Un par cik es jau strādāju slimnīcā, šī centrālajā slimnīcā, tad viņa bija centrālā slimnīca, tad, kad atvēra, jā, no pašiem pirmsākumiem, kad vēl nodaļas nemaz nebija iekārtotas. Un skola tāpat man kā galvenai māsai sūtīja meitenes praksē, bet tas bija bez noteiktām konkrētām programmām, bet, protams, bija jau norādījumi, vai kas tad ir jāapgūst. Jā? Pirmais kurs, kad nāca praksē, otrais kurs vai ne. Pirmām kursam, varētu teikt, tas bija laiks, kad lielāko daļu tas bija arī sanitārais darbs. Sanitārais darbs, jo trūkšo cilvēku, kas apkopi slimnīcu, uztīra, un tā kā meitenēm bija gan sanitārais darbs, ja varētu teikt apkopējs darbs, jā, jo nebija jau arī māsa palīga, un tā praksa tad bija tāda, nu, daudz savādāk, jā. Protams, tad, kad es aizgāju strādāt uz medicīnas skolu, jā, es tiku pieņemta kā tiešā prakses vadītāja. Un mans uzdevums jau bija konkrēts. Tas bija konkrēti plānot prakses, organizēt prakses, kontrolēt, jo būtībā man bija tādas kontrolas funkcijas, jo tiešie prakses vadītāji arī tagad ir palikuši. Būtībā tās ir nodaļas māsas, pie kurām praktikants tiek piestiprināts. Bet mans uzdevums bija
ievest nodaļā, sameklēt pacientus, redzēt, vai tas students ir nodarbināts tajā praksē, vai viņam tiek dot uzdevumi, ja? Kā tiek ievērot visi šie, jāteikt, drošības noteikumi, ja, studentam, jo students tāpatās manipulācija laikā var sadurties ar adatiņu, viņam jāzina, kā viņam jāstrādā ir un kādi visi tie drošības noteikumi, lai sev pasargātu. Un ienākot nodaļā, ir daudz kas svarīgs, gan tad iepriekš, gan tagad. Tā ir profesionālā ētika, kas jāievēro studentam, tā ir komunikācija, ar kuru ir jātiek galā. Tad šī komunikācija ir ar nodaļas personālu, komunikācija ir ar pacientu un vēl jau ir arī pacientu piederīgie. Un ienākot nodaļā, pirmajā dienā ir tās lielākās grūtības, jo studenti tiek sadalīti praktiski pa visām nodaļām. Tā ir ķirurģija, terapija, bērnu nodaļa vai ne. Protams, ir operācijas zāle vēlāk un viss, kur atkarībā no tā, vai tas ir pirmais vai otrais kurs vai trešais kurs, vadoties no šīm te programmām, vai ne. Programmas nemitīgi tiek pārstrādāts, veidots, pilnveidots, vai ne, un līdz ar to arī šī prakse uzlabojas. Un es varētu teikt, ka salīdzinot ar 10 gadus atpakaļ, kad studenti nāca praksē, un tagad viņiem ir konkrēti uzdevumi, konkrēti mērķi. Studentam ir nācis klāt tas, ka viņam ne tikai ir šai praksē jāstrādā, bet viņam jau ir arī savu dokumentāciju, kura ir jāapstrādā. Tātad tās ir dienas grāmatas, kuras ne īpaši patīk rakstīt un saka, vai ne, kāpēc šie rakstu darbi. Bet tas liek studentam katru dienu attēlot, ko tad viņš ir darījis, vai ne. Beigās ir kopsavilkums. Viņam jāsavelk šis prakses kopsavilkums, kā viņš pats novērtē to praksi. Ne tikai tas, kā nodaļā tiek vērtēts studentu darbs, vai ne, bet arī pašam ir šis pašvērtējums. Un šeit liela nozīme ir tam, ka studentam ir jābūt, vai ir šī kritiskā pieeja to, ko viņš ir darījis. Viņam liekas, ka viss ir bijis labi, viņš ir visu ļoti perfekti darījis, bet bieži vien pietrūkst tieši šīs kritikas pret sevi. Studenti gaida, lai prakse būtu interesanta. Jā. Kā jums šķiet, vai prakse ir interesanta? Pat runājot jau par šo laiku. Runājot par šo laiku, es domāju, ka prakse ir interesanta, ņemot vērā to, cik tad viņš dabūna tai nodaļā darīt. Cik viņam ir tas atvēlētais darbs, ko uztic tam studentam. Un ir nodaļas, piemēram, kur ir ļoti daudz darba. Tāda, piemēram, mēs ejam infekciju nodaļā, ja? Tur students ir nepārtraukti nodarbināts. Ja mēs ienākam bērnu nodaļā, šī prakse jau ir savādāk, vai ne? Bet pat cik studentiem ir prakses laikā jāiziet šī prakse gan bērnu nodaļa, gan ķirurģija, gan terapija, vai ne? Viņi it kā, tas tāds, neteikt, slīdošais grafiks, bet viņiem ir jāiziet šīs prakses, jo praktiski man ir praksē, tagad viņi raksta aprūpas plānus, un tad ir aprūpas plāns terapijas pacientam, ķirurģiskam pacientam un bērnam. Un tie tomēr atšķiras, un tad, kad ir ķirurģijas nodaļā, tur ir pavisam atkal savādāk prakse. Tur ir gatavošana operācijai, vai ne, pēcoperācijas aprūpe. Students var iet līdz uz operācijas zāli, vai ne, viņš redz, kas notiek. Viņš ir vairāk kontaktā arī ar ārstējošo ārstu. Un es varu teikt, ka šis kontakts un arī šī attieksme un tāda labvēlība pret studentu ir tāda pozitīva. Jā. Jums ir pieredze arī tajā, kā uzņēma nodaļas vecākie kolēģi šos studentus, kas iespējams nākotnē būs viņu kolēģi. Kāda ir tā vecāko kolēģi attieksme? Vecāko kolēģi attieksme, šeit arī nevarētu teikt viennozīmīgi, jā, jo
students arī tiek vērots. Students vēro ienākot nodaļā personālu, jā. Viņam ir savs viedoklis uzreiz jau dienas beigās, kāda tur bija tā vecākā māsa vai kādas tur bija tās māsiņas, vai kā viņas tur mūs uzņēma, vai ne, tāpat arī kādi tie pacienti bija. Bet tai pašā laikā kolektīvs nodaļas skatās un redz jau, vai tam studentam ir interesi par to, ko viņš dara, vai viņš grib darīt kaut ko, vai viņš arī, ja nu tev neko neliek šajā momentā, viņš labprāt apsēdīsies un gaidīs, ka tad nāks kāds nākamais darbiņš. Bet ir studenti, kas atrod darbu paši. Viņiem, var sakot, nekad nav tā, ka viņiem nav ko darīt. Vai nu viņi iet pie pacienta, vai viņi paši, nu var sakot, paši meklē šos uzdevumus, ja? Un tas ir ļoti svarīgi arī, kā tad uzreiz nodaļa saka, jā, šis students ir pavisam savādāks no tās, vai ne, citas studentes. Vai jums pašai ir interesants bijis šis darbs, kad jūs esat vadījuši šīs prakses, kā jūs man iepriekš teicāt, kad līdz ar studentiem es mācos arī pati? Jā, tas ir ļoti interesanti, un, ziniet, ir tā, ka, students raksta aprūpas plānu un pēkšņi kaut ko pajautā, jā. Un tas varbūt attiecībā uz medikamentiem. Es tagad domāju, bet es to nezinu, jā. Bet es saku, tas jau nav kauns, ka tu nezini, bet apkārt ir cilvēki, kuriem tu vari pajautāt un uzzināt, un līdz ar to arī es interesējos par to, kas ir ienācis jaunas, vai ne? Jo viens ir skolā teorija, ko māca, bet otrs ir, kas notiek praksē. Vai no ārstam ir kaut kādi jauni, kā teikt, paņēmieni, ko izmanto, vai tur pie pārsiešanas, vai tā tālāk, vai ne? Students pienāk un saka, vai pasniedzēji, ko mēs redzējām, ko mums tas dakteris tur pastāstīja, vai ne? Un notiek tas dialogs, viņas man stāsta, es teicu, jā, es arī tādu lietu nezināju, un man tas ir jaunums, vai ne? Tā kā, tai pašā laikā arī ārsti, pastāst un pajautāt var, kā tad to tagad dara, kas tas ir. Es domāju, ka tā ir nepārtraukti ir jāmācās, un es domāju, ka gribētu teikt tā, studentam ir jāmācās katru dienu, un ne tikai studentam, visiem mums. Ir jāmācās katru dienu un arvien vairāk, jo pašizglītošanās, sevis izvērtēšana, tas ir liels process, kur rezultātā cilvēks kļūst par personību. Jā. Viņš izvērtē arī, kādas ir tās dzīves vērtības. Tā kā mācīties vienmēr ir vajadzīgs. Un es skatos, ka tagad studenti arī, es domāju par to laiku, kad es mācījos un arī, kad sāku strādāt, nebija mums iespējas neiegūt augstāko izglītību, ne arī izvirzīties, kā teikt, pa karjeras kāpnēm. Tad tagad tas ir apbrīnojami, ko var un cik daudz var tieši mācību procesā apgūt. Ja tikai gribētu. Ja tikai gribētu. Un es domāju arī tas, ka studenti tiek uz ārzemēm, ka tās prakses ir ne tikai šeit centrālā slimnīcā, vai ne, bet ka viņi var arī aiz robežas aizbraukt un redzēt un salīdzināt, kas tur varbūt ir labāks un kas mums te ir interesantāks. Un es domāju, tas, ka daudz strādā ārzemēs un atbrauc un saka, es saņēmu tikai uzslavu, jo tā kā ir iemācīts šeit skolā, vai ne, tas tur arī tas līmenis ir tāds, kad, students var strādāt tur. Jā. Tā, sirsnīgs paldies. Tagad mēs mazliet pauzējam, un tagad mums ir jāizdomā to novēlējumu skolai vienā, divos teikumos. Bet nesakām vārdu skola, sakām vai Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas filiālē grib novēlēt, vai vienkārši mācību iestādē grib novēlēt, tā kā mums ir vieglāk, lai neizmāk. Es domāju, man liekas tā filiāla, tas tā kaut kā, man liekas, ka mācību iestādē, vai ne? Mācību iestādē, es domāju, ka jāizvēlās vieglākais variants. Jā. Jā. Es te domāju, ko tad var novēlēt, kad, protams, tā ir izaugsme, tā ir paplašināšanās, vai ne? Un gribētu novēlēt, lai... Es gribētu, lai jūs novēlētu, lai tā skola no Liepājas nepazūd. Lai nepazūd. Jo viņiem nemaz tik viegli to savu noturēšanos. Jā, es gribēju teikt, ka... Tas novēlējums tagad jāsāk, jā? Jā. Nē, pagaidiet, vēl nē. Jā, es domāju, tas, ka lai nepietrūktu šie studenti, un lai studenti būtu tiešām
kā to var pateikt, lai būtu tādi, kas tiešām grib šo profesiju, kas apzinās, kas grib strādāt medicīnā un kas apzinās, kas tad ir lielākā vērtība. Tas ir cilvēks un cilvēka dzīvība. Un ja tu vari dot, kad arī tam mediķim ir vairāk jādod, Pietiks ne ar tikai to, ņemt. Kad jūs pat, jā. Es nezinu, es nevaru saprast. Nē. Tūlīt mēs to Jums jāuzraksta, lai es varu nolasīt. Mācību iestādē, es gribu novēlēt, kā jūs teicāt, tos zinātkāros studentus un studentus, kas patiešām vēlās medicīnā strādāt, jo kas tad ir vissvarīgākais? Vissvarīgākais ir cilvēks un viņa veselība un viņa dzīvība. Jā, es domāju, ka tieši tā mēs arī varam apstāties. Tātad to zinātkāros studentus mēs gribam, lai viņi gribētu šeit tādus, kas grib medicīnā strādāt. Jā, zinātkāros un mācīties gribošus. Jā. Nu, tad esam gatavi. Tātad mācīties iestādē, novēli, Jā. Es savai mācību iestādēji novēlu zinātkārus, mācīties gribošus studentus un tādus, kas apzinās, kādēļ viņš šo profesiju izvēlējušies. Ka šī profesija ir tātad strādāt un rūpēties par cilvēku. Cilvēks ir galvenā vērtība, cilvēka veselība, cilvēka dzīvība. Un tas arī būtu jāapzinās. Paldies! Būs Es ne- Vēl vienreiz būs māsiņa mums izskataucēja visu to pagalstu. Vienu brītiņu, būs jāsanāja šita baterija. Es nezinu, man jau tā mīmika tāds. Darbinieki cits ar citu sasveicinās, lai gan viņi citu varbūt nemaz nepazīst. Viņi teica, Stradīnas slimnīcā tu tur gāja garām kā tukšai vietai. Un es atceros, ka es pirmo reizi biju praksē ar savu kursu 2 studentiem, vai ne, Zviedrijā. Un mēs bijām acu klīnikā lielā, pat cik man interesēja arī tās acis un visas acu lietas, vai ne. Un tad ejot šajā klīnikā, vai ne, arī tur pilnīgi, kas tam mēs bijām, sveši ienācēji cilvēki, vai ne. Visi sveicinājās, visi smaidīja. Un tad, kad pārbrauc mājās, tad tu uzskrit, kurš tad tev, cik ir to cilvēku, kas pajautā, kā tev tur gāja? Kā jums tur, ko jūs tur ieguvāt, vai ne? Šitas mans Kristaps. Vai ne, viņš atrada laiku un zināja, ka vienkārši māsiņa, kas ir atbraukusi, bet kurai interesē viss šīs lietas. Viņš taču man izvadāja, izstāstīja operācijas laikā, es tur varēju iet, vai ne? Varam? Tas arī tā. Tā, tagad jums ir jādara tieši tas pats savai mācību iestādē. Es novēlu mācīties gribošus studentus. Jā, zinātkārus mācīties gribošus studentus un tādus, kas vēlas strādāt medicīnā, jo un par to cilvēku kā galveno vērtību, cilvēku un viņa veselību. Savai mācību iestādē es novēlu zinātkārus. To sākumā mums tad nesanāca, sāksim no jauna vienkāršāk. Kā tas būtu vienkāršāk? Tāpat jūs vienkārši to es burtu pavilkāt. Bez savai vienkārši. Savai mācību iestādē es novēlu zinātkārus, mācīties gribošus studentus, kuri apzinās, kādēļ viņi ir izvēlējušies šo savu profesiju, kļūt par mediķi. Tātad zināt, ka galvenā vērtība ir cilvēks, viņa veselība un viņa dzīvība. Paldies, ļoti labi. Jā, tiešām apēdiet tagad konfekti, lai nomierinātu nervus. Es jau pilnīgi vakar, es domāju, nē. Jā. No vienas puses es domāju, nē, bet varbūt es tiešām te esmu vadījis praksi. Bet jums ir tik ārkārtīgi liels devums tai prakšu vadīšanā, ka tas būtu apgrēcīgi, ja jūs būtu izdomājusi, ka nē.
Līga, nu tad sāksim mūsu sarunu ar to, kāpēc jūs izvēlējāties studēt par medicīnas māsu? Par medicīnas māsu sāku studēt ne uzreiz pēc vidusskolas, bet jau ilgāku laiku pēc tam. Sāku studēt, jo pati biju saskārusies ar bērnu slimību, kuru gribēju pati tikt galā. Un vīra iedvesmota un atbalstīta, izdomāju, ka varu iet tad mācīties uz medicīnas koledžu. Tad jau viņa bija koledža. Kas ir tas, kas varbūt tā vispilgtāk no tā studiju laika ir palicis atmiņā? Ļoti patika teorētiskās mācības, jo it sevišķi teoriju pasniedz ārsts, kurš, kā piemēram, mums bija doktors Naļevaiko, viņš pasniedz mums ķirurģiju, viņš pasniedz ne tikai pliku teoriju, bet ar visiem dzīves piemēriem, un, manuprāt, tas ir ļoti vajadzīgs, un tas ļoti arī iesēžās atmiņā, jo nevienmēr praksē aizejot, tu redzēsi visu, ja? Bet ja tev ārsts māk pasniegt teoriju un vēl sīkāk ar visiem dzīves piemēriem, tas iesēžās atmiņā ļoti, ļoti spilgti, un tev pat teorija vairs nav jāmācās, jāiekaļ viņa. Jā, nu tad pienāk studiju veids un ir jāsāk strādāt. Un kā tad ir tā ienākšana kolektīvā, sākšana strādāt, un te mēs runājam par to, kad jūs jau pastrādājāt? Jā, man bija tā iespēja jau pabeidzot pirmo kursu, uzsākt strādāt Liepājas reģionālā slimnīcā bērnu nodaļā kā māsu palīgam. Un, manuprāt, šī ir ļoti laba izdevība, un tas ir, pat varu ieteikt visiem pārējiem studējošiem studentiem, kad šo iespēju vajag izmantot, jo tas ļoti palīdz turpmākai. Nu, ja grib tālāk strādāt slimnīcā, tas palīdz vieglāk iejusties tajā darba sfērā, jo skolā mēs tiekam sagatavoti teorētiski, jā, gatavi mēs esam, bet ne praktiski. Un līdz ar to, ja tu uzreiz pēc skolas atnāc strādāt, ir grūtāk uzsākt. Nu, ar 100% atdevu šo darbu nevar uzsākt. Bet, ja tu esi jau pastrādājis, jā, tad ir vieglāk. Nu, Līga, un jūs esat jau 8 gadus nostrādājusi savā profesijā. Kādas ir tās atziņas, kā jums ir īstais? Nu, man šis ir, man liekas, tiešām mans 100% sirds darbs, un es nemaz citur nevaru sev iedomāties, kur es varētu strādāt. Tā kā paldies vīram. Jā, paldies vīram. Tā, nu tagad iepauzējam, un tad tai vienā divos teikumos pasakam to novēlējumu skolai. Tad, kad mums atkal operātors teiks, kad mēs varam runāt. Kā man teikt savai mācību iestādē, jā? Savai bijušajai mācību iestādē. Uz šajien skatāmies, jā? Jā. Uz šo kameru. Savai bijušajai mācību iestādēji novēlētu pastāvēt vēl turpmāk tikpat, cik līdz šim jau esam pastāvējuši, un novēlu vēl augt un paplašināties varbūt, un, protams, arī studēt gribošus studentus, kas augst pēc jaunām profesijām. Kas mums tur piesatās pie galva? Tas bija redzentījums? Vai pulkstenis laikā? Pulkstenis, tā, mēģināt. Vēl vienreiz. Otrais es to nepateikšu. Mēs pagriezīsim. Zinām vēlreiz. Jā. Savai mācību iestādi. Atkal jāgradzēts. Nē, tagad bija gradzēts. Var, jā. Savai mācību iestādei novēlētu pastāvēt vēl turpmāk arī
tikpat daudz gadus kā līdz šim. Un, protams, arī daudz zinību augstošus studentus, kas grib strādāt medicīnā. Paldies! Paldies. Paldies! Lieliski! Par garlaicību nesūdzaties. Nē. Un tad man bērni atskrien, un tad man, es jau esmu no tiem, kas, tad man jāaiziet uz simfonisko koncertu. Jā. Tad man ir jāaiziet. Protams, ka kaut kāda izstāde vai lekcija, teātris. Nu, kur tu tur pagarlaicību? Dārziņš arī droši vien prasa laiku. Pagalmiņā Tad pilnīgi līdz jumtām gandrīz. Jā. Un tas zied jau ļoti skaisti, bet Jā. Tā, es varēšu to izdarīt, kā. Jā, labi, tā arī darīsim. Ja tur kaut kas nav sakarīgi, tad jūs vispārībā Tajā brīdī, ja jūs jūtat, kad jūs pats sapināties, jūs sakat, sāksim no gala, un mēs sāksim no gala. Tāpēc neuztraucieties, ja viss nenotiek. Bet ilgi jau tur tā, ka nebūs nekāds liels Mums ir kadrs. diezgan tā koncentrētas. Nu, jā, nu, Jāpasaka, protams. Mēs nevaram izplūst tādos ļoti garos, jo mums tur to cilvēku ir daudz, no katra mēs to... varam tad sākt. Jā, tad mēs varam sākt. Jā. Nu tad pastāstiet, kā tas notika, ka jūs sākāt strādāt par pasniedzēju Liepājas medicīnas skolā? Nu, savā laikā ar bijušo, kas jau tagad nav vairs direktoru, ar doktoru Pacunsku, mēs strādājām kopā arī metalurgā. Un mēs, bijām pazīstams, un viņi man uzaicināja. Viņa aizgāja uz medicīnas skolas par direktoru, un viņi man uzaicināja tur par pasniedzēju, un tā es aizgāju. Ko tad jūs mācījāt? Jūs teicāt, ka jūs ar Pacunsku strādājāt, sakiet, metalurgas slimnīcā, nevis metalurgā. Metalurgas slimnīcā. Nu jā, tad sākam atkal ar to, ka pastāstiet, kā jūs sākāt strādāt par pasniedzēju Liepājas medicīnas skolā. Tad es biju pazīstama ar doktoru Pacunsku, ar kuru mēs kopā strādājām metalurgas slimnīcā, un viņi man uzaicināja par pasniedzēju, jo viņi bija direktori. Nu, un ko tad jūs mācījāt? Es mācīju neiroloģiju, psihiatriju, fizioloģiju un tos priekšmetus. Kādas jums ir pa tiem 18 nostrādātajiem gadiem atmiņas? Kādā atmiņā jums ir šis pasniedzējs darbs? Man pasniedzējs darbs ir ļoti labā atmiņā, tādā ļoti patīkamā atmiņā. Tāpēc, ka kolektīvs mums bija ārkārtīgi tāds patīkams, un mēs bijām ļoti draudzīgi. Un man arī likās, ka arī ar tiem jauniešiem kopā arī it kā pats tu paliec jaunāks. Un vēl jau vairāk, ja bērni, es jūtu, ka tie audzēkņi, viņi patiešām gribēja zināt, viņi bija ļoti zinātkāri, viņi arī, teiksim, prakses laikā bija ļoti aktīvi, un tas man vispār ļoti iepriecināja. Studenti, jūs visvairāk paturējuši sirsnīgā atmiņā ir jūsu lekcijas tieši tāpēc, kad jūs savas lekcijas apvienojāt ar stāstiem par praktisko medicīnu. Es uzskatu, ka teorija bez prakses ir nedzīva. Tā nav nekādas vērtības. Tad galvenais jau ir, lai arī, teiksim, to, ko ir iemācījies, lai viņš arī to varētu pielietot praksē. Tieši tā praksa jau ir tā svarīgākā, un tāpēc es arī pati vadīju savām grupām gan psihiatrijas praksi, gan arī neiroloģijas praksi. Ja? Un tur varēja, teiksim, pie katras diagnozes parādīt slimnieku, teiksim, iztirzāt viņa diagnozi, viņa ārstēšanas taktiku, prognozi un teiksim, tas viss tādā veidā, man liekas, arī vieglāk palika atmiņā viņiem, un tas viņiem arī varbūt bija vērtīgāk viņu praksē pēc tam. Nu jā, tagad iepauzēsim un tagad vienā, divos teikumos pateiksim to, ko jūs gribētu novēlēt skolai, bet izvairoties no vārda skola, droši vieglāk būs tā, ka būs grūti izteikt Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas filiālē, kas sarežģīti, bet vienkārši savai bijušai darba vietai. Pagaidīsim, lai jūs stāda atkal pa jaunu. Savai bijušajai darba vietai es novēlu
Jūs esat brīnišķīgi priekš televīzijas intervējams cilvēks, jo jūs ļoti noformulējat domu konkrēti un runājat ļoti labiem, pilniem teikumiem. Nu, jā. Nu, paldies par komplimentu. Jums nav rasums, kā jau bilda. Nē. Es jau nokontrolēju, ka viņi viss ir. Nu tā, tad. Savai bijušai skolai es novēlu, lai vienmēr būtu daudz audzēkņi, kuri ir izvēlējušies šo grūto, bet ļoti vajadzīgo profesiju. Un audzēkņiem es gribu teikt, lai viņi atcerās mātes Terēzes vārdus, kad laime ir palīdzēt slimam cilvēkam. Un lielākais prieks ir tad, kad tu redzi, ka esi palīdzējis. Tiešām burvīgi. Tā, un tagad vēl drusīgi pasēžam, turpat vēl papļāpājam Jā. dažas minūtes. Tagad mēs ņemsim rokā, es pārcelšos tur. Tur tajā sākumā, nu, tur ir man tās izlaidumi, tur ir tas pirmais izlaidums, un tad ir šī Jūs jau faktiski, kurā gadā jūs sākāt? 94. Tad jau bija jau Riņķielā, vai ne? Jā. Tikai Riņķielā. Tāpēc jau arī pat Sunski jau aizgāja tikai uz Nu jā, jo Riņķielu. viņas pirmais uzdevums, kā viņa teica, bija Bija to skolu sakārtot. pārcelt to skolu. Mēs tur visi strādājām, kamēr tur visi sakārtoja un Jā. pārcēla. Un tad līdz ar to, nu, viņai, jo tie, kas bija kādreiz pie dakteres Kaju, nu, dakteris Auders vairs negribēja, viņš neiroloģiju lasīja. Ja? Un es nezinu, kas, psihiatriju lasīja daktere Šperberga arī nelaiķi. Ja? Tagad viņa arī negribēja vairāk lasīt psihiatriju. Nu, un līdz ar to viņai praktiski nebija vairs, nu, to pasniedz. Jā, nebija pedagoga. Viss bija jādibina. Un tad viņa arī aicināja, nu, teiksim, nu, ko viņa pazina, vai ne, teiksim, ko pazina. Jo mēs tur aizgājām, nu, es aizgāju, piemēram, nu, un es to fizioloģiju, kaut kur līdz pašām beigām es nelasīju. Dažus gadus pirms tam pievienojās man tur tāds jauns priekšmets, mentālā veselība vēl. Un tam man bija 3 priekšmeti, un tad es vienkārši to fizioloģiju neviens negribēja ņemt. Tagad bija kaut kāds smurks, un tad dakteri pat lasīja. Dakteri pat suns. Un tāpatās kā tagad, tad to neiroloģiju, nu neiet, nu nav kas lasa, jūs saprotiet, lasa Rīgā, Loginov, tādu. Jūs Nu, šito noteikti vajag mums, jā. Tad šī ir nozīmīga, kā? Šitās te divas, kuri? Šita ir viss pasniedzēji arī redzami, jā. Un, nu, šis ir pēdējais mans, teiksim, kurs, kuru es... Un kas šeit ir? Šis ir pirmais mans audzināmais. Tātad pirmo un pēdējo ņemam. Tad ņemam šito, te jūs esat kā lektori, un kas šis ir? Un tur ir vienkārši, tur ir izlaidumā, vienkārši izlaidumā. Tad ņemam šīs 3 bildītes, ja? Pagaidām ņemam, tad te jūs droši vien esiet pašā sākumā, kā jūs esiet sākus. Nu, kad es sāku. Tu saki, kurā brītiņā mēs varam sākt to skatīšanos? Tā, un šitas te bija tas pirmais, ja? Jā. Nu jā, šeit jūs acīm redzot, tad esiet tikko sākus. Jā. Kā tas bija, tad, kad jūs sākāt strādāt tajā medicīnas skolā, jūs taču palikāt vēl strādāt slimnīcā arī? Jā, pirmos gadus, kad 4 gadus es paliku slimnīcā, es gāju uz dežūrām un uz nakts dežūrām un poliklīnikā uz pieņemšanu. Bet tas pamatdarbs tad tomēr bija tā skola, kur jūs to sirds un dvēseli tad ielikāt. Jā, nu tad ejam tālāk. Tā, un šis ir mans pirmais kurs, kuru es audzināju, nu tā kā mums skaitījās katram kursam audzinātāji, un te ir viņa izlaidums. Un meitenes tik smukās baltās kleitās, kā toreiz bija. Jā. Un kā ir, jūs tagad pazīst šajās meitenēs arī
Viņas strādā praktiskajā medicīnā? Šitās, pa visām es nezinu, jo viņas aizbraukušas ir projām arī, teiksim, daudz, bet, un es zinu, ka šī nestrādā, jā, viņai bija tur problēmas, lai gan viņa mācījās ļoti labi, bet problēmas bija prakses vispār ļoti lielas, un līdz ar to viņa nestrādā. Un šī meitene arī nestrādā vairs, lai gan ļoti labi mācījās un vispār bija tāda, bet viņai mamma nomira ar aizkuņu vēzi, un viņa to kaut kā ļoti pārdzīvoja, un viņa vairs nevarēja it kā uz nodaļu iet, viņa vairs negribēja. Jā, un šis ir pēdējais mans... Cik jums kopā bija tie Trīs kursi, jā. Kā te ar to strādāšanu? Te ar to strādāšanu, man liekas, ka viena lielā daļa jau strādā, bet ir arī tādi, kas ir aizbraukuši vai ne, un tā, te es varu... Bet Elza Grāsas arī vēl ir, vai ne? Jā, te toreiz jau Grāsas arī ir. Jā, un te viss pasniedzēji, teiksim, te jau ir arī vēl nelaiķis. Kas tas ir? Viņš bija pediatrs. Kā viņu sauc? Tas ir šitā te dēls, Krieviņa. To es nezinu, jā. Un kāpēc viņš tāds jauns cilvēks nelaiķis? Viņš ar diabētu aizgāja. Ak, vai? Jā. Kā tas ir? Jums nav žēl, ka tad, kad tās meitenes izmācās, un tad, kad jūs teicāt, šī bija laba un šī bija laba, bet nestrādā, ka viņas nestrādā, nav žēl par to, ka nestrādā medicīnā? Bet, ja ir tāds objektīvs iemesls, es uzskatu, ka ļoti maz no viņām ir tāda. Piemēram, šitā viņa nebija spējīga strādāt. Mēs viņu ielikām reģistratūrā vienā. Citur domājam, ka tur varbūt viņa varēs. Viņai vienkārši trūka komunikācijas ar cilvēkiem. Saprotiet, un tas bija šausmīgi, tas bija briesmīgi, jā. Un tad tur arī tā bija. Un viņi vienkārši, es nezinu, kāpēc viņai tad radās tāda, ka viņi nespēja vairs it kā ieiet nodaļā. Jā, tā, paldies pagaidām. Tagad, ko mēs darām? Mēs šķirstam to žurnālu, šitos paliekam tagad tādā sekundē. Man vajadzētu piefilmēt. Uzreiz, jā? Kur mēs viņus liekam? Kā mēs viņus saliekam? Nē, jūs viņus turiet tāpat rokās. Jā. Vispirms sāksim ar šo. Tā, es te piebīdīšos bezkaunīgi tuvu. Bet lūdzu. Tā, un tad jūs varbūt vēl vienreiz stāstiet, ko tad mēs tur redzam. Jā, tā tad mēs stāstam, ka te es esmu tikko sākusi. Te es esmu tikko sākusi strādāt medicīnas skolā un lasu droši vien neiroloģiju. Toreiz redz, kā profskolā arī bija tās baltās kleitas, ne tikai vidusskolas izlaidumā. Tā, tagad ņemam pirmo kursu. Ko jūs tur stāstījāt? Tā, bišķiņ. Šitas man pirmais audzināmais kurs. Bija kaut kur tas otrais, nezinu, kurs viņas. Vai pie meitas, varbūt tai dzīvoklī man jau tā izdalīta tā manta. Jā. Kā jūs jutāties, kā kursa audzinātāji? Tomēr pedagoģiskā pieredze kaut kas pilnīgi cits, kas es nezinu, man no bērnības ir gribējies būt skolotājai. Pareizi. No bērnības, jā. Un es vienmēr visiem teicu, ka es būšu skolotāja. Un līdz ar to es jūtos ārkārtīgi labi. Pat ārkārtīgi labi. Parādīsim tagad to un stāstam. Tas ir pēdējais audzināmais kurs. 3 kursi jums kopā bija, jā? 3, jā, bet man nav tas vidējais. Jā. Bet bija bišķi jābūt tā kā mammai arī, vai ne? Jā, bet viņi man ļoti, es nezinu kāpēc, bet viņi man ļoti, viņi tā, ja viņi kaut kas nebija, te tieši, kādreiz kaut kas, tā neiet, vai jūs tik neuztraucties, audzinātāji neuztraucties, mēs visi izdarīsim, mēs būsim, viņi centās tā, lai viss tik tiešām būtu, tā no viss sirds. Tā kā teica, ka jūs tā kā mamma viņiem esot bijusi, jā. Tagad jūs šķirstīsiet to albumu, jā.
Jā. Tagad izvēlamies, varbūt, kas ir tas būtiskākais, ko mēs tieši šķirstam, kuras vietiņas, jā? Man grūti pat, var sakot, te jau viņi tā ir, viņu to albumu man dāvināja. Viņi. Kas jums dāvināja? Tas pats pirmais audzināmais? Nē, trešais. Aha, trešais, jā. Jā, otrais man Šis ir uz izlaidi. kruīzi, jā, par Baltijas jūru. Aha, un ko pirmais? Uz Zviedriju, un pirmais man, es vairs tiešām... Kopā sev aizved, ja jūs vien pašais sūtīja? Nē, es vien pat. Jā. Jā. Nu, un var sakot, te ir viss tas, te ir principā tā īsumā ieskicēt visi tie 3 gadi, jā? Jā. Ar visām studentu jautrībām tā kā tas pienākās. Nu, tā kā pieņēma, jā, un tā kā tur viss, vai ne tā. Pirmie Ziemassvētki, pirmo reizi visi ko. Āre, jūsu laikā arī jau bija 2 puiši, jā? Jā, un tagad tie puiši, man nav ziņas par to Andri, es parādīšu, viņš te ir anatomija, vai ne, teiksim, un pirms eksāmena. Nē, viņi šito uztaisīja. Vai cik sirsnīgi, jā. Nu, pagad 2 jums viņi bija, jā? Un ko tas viens tā? Puiši. Jā, un viens ir pasniedzējis Pikšs Mārtiņš. Jā, Mārtiņš taču uztaisīja. Es atceros, ka viņš, tad, kad viņš studēja, es viņu arī intervēju, es taisīju tādu rakstu pa puikām, kas studē. Un tad Mārtiņš tā ļoti negribēja, un tā viņš man uzreiz pateica, es nestrādāšu par māsu, kad viņam to medicīnisko izglītību vajag, lai viņš par to medicīnas tehniķu strādātu. Jā, jo viņš bija pirms tam beidz Politehnisko institūtu. Ļoti mērķtiecīgi Mārtiņš gāja uz savu specialitāti. Reku ir Mārtiņš, vai ne? Reku guļ. Jā, tas ir Mārtiņš. Tāds ārkārtīgi saudabīgs puika, vai ne? Jā, bet viņš tāds kluss bija, viņš bija priecējies, viņam bija bērni, 2 jau toreiz. Tāpat kā otrajā kursā, kas man bija audzināmais, tur bija Egons. Viņš papirts. Papirts, Egons, zina, kas ir tas slavenais masieris. Jā, un Egons bija tas lielais dirģents, kas viss tās meitenes dirģēja, un man, žēl, es nezinu, kur man tā bildi palikusi. Un viņš vienmēr man teica, tikai mieru. Tā viss būs pa pirmo, viss būs, un te atkal mums te, ka tā uz jauno gadu tā kā apbalvoja, ja, tad mēs esam pirmie, teiksim, tādā gadā. Un mēs visi tie 3 kursi, kas man bija vienmēr, viņi centās, lai mēs esam pirmie. Jo viņiem tā likās, ka tad viņi man šausmīgi iepriecinās. Bet iepriecināja ar gan. Jā, protams. Un, man viņi par katru man ir tāds bezgala siltas atmiņas. Un bezgalīgi tādas jaukas, jo tā, es viņu tiešām ar viņiem biju ļoti labā tādā kontaktā. Nu, un ir, piemēram, kāds no tiem jūsu bērniem, tieši no tiem jūsu kursiem, kurš ir tiešām tādu karjeru uztaisījis? Mārtiņš, es varētu teikt, ir. Jā, Mārtiņš viens. Un Egons jau ar skaitās, teiksim, ka tā ļoti labi. Tad ir tāda Spuntela Marita, kas beidz institūtu, viņa tagad par Stradiņos, cik es zinu, strādā par fiziterapeitu. Tad vien aizbrauc man uz Vāciju, kā sākumā pie bērnus vākt, bet pēc tam viņa iestājās Vācijā, redz, kur ir Anna, bet Andris teicās, ka viņš ies uz medicīnas institūtu, bet man nav nekāda ziņa, vai viņš beidz, vai viņš ne. Es aizmirsu viņam uz vārdu. Jā, jo tāda Andras arī nezinu. Es to Mārtiņu. Jā, Mārtiņš, jā, un tad viņi te tagad būs visi, pa vienam. Jā. Viss tās meitenes, Judīta arī, viss jau tagad viņas te strādā. Satiekt arī kādreiz? Jā, kad es aizēju uz slimnīcu, un man te pāris reizes bija pašai tāda klizma, un tā viņi visi saskrien. Kad ir jāglābj savu audzinātāju. Un tad viņi man visi tādu, dikti sirsnīgi vispār. Līga arī tagad, Eriksona Līga ir pasniedza. Šī Līga nemaz nevar pazīt. Jā, Līga. Tad jau viņi nebija vēl tik. Līga ir ārkārtīgi sirsnīgs. Jā, ļoti jauka, jā, un Aira arī tāda bija vispārībā. Šitā bija tāda ļoti apzinīga un tāda ārkārtīgi kārtīga, un viņa arī, arī darbā ir, cik es zinu.